pērkam mēs rozā desu, nopērkam mēs brūnu kvasu. Kasā iekšā ir klasā iekšā ir pērkam augu margarīnu, pērkam lētu sarkanu vīnu margarīnu. Labdien! Labdien! Vai jūs zināt, kas ir pārtiks piedevas? Kas tas ir pārtikas piedevas? Nezinu. Pārtiks piedevas ir lietas, kas tiek liktas klāt pārtikai, ko mēs lietojam ikdienā, lai pārtika izskatītos smukāk, lai viņa ilgāk stāvētu, lai viņa garšotu labāk un vēl daudz citas nozīmes. Tas kaut kāds garšvielas, laikam, jā? Ne gluži garšvielas, ir arī aromatizātori, jā, tās arī skaitās pārtiks piedevas. Ok, tad droši vien zinu, jā, laikam zinu, jā. Jā, tātad, ja runājam par pārtiks piedevām, tur mēs varam izdalīt, vai tās ir dabīgi iegūtas pārtiks piedevas, viņas iegūst no biotītēm, no burkāniņiem un tādām labām lietām, ko mēs lietojam arī ikdienā kā dārzeņus, bet ir arī pārtiks piedevas, ko ražo ķīmiski. Nu, lūk, un te arī zinātnieki ir pētījuši visu šīs pārtiks piedevas, un mēs esam apkopojuši informāciju par to, kā tad šīs pārtiks piedevas ietekmē mūsu organismu. Droši vien ļoti pozitīvi. Es gribu parādās uzreiz. Pozitīvi. Nu, protams, kad emocionāli, jā, mēs pēc izskata uzreiz skatāmies, tas ir kaut kas labs, bet mēs varētu paskatīties, ko tad jūs esat nopircis. Kas jums maisiņā? Nu, kaut kas ir. Tad ņemsim ārā un skatīsimies. Jums ir jogurti nopirkti. Jums ir mājas siers. Te vēl jogurts. Tā, tas ir svaigais siers. Vēl svaigais siers. Jūs pērkat dažādus ražotājus. Jā. Tas ļoti pozitīvi. Tā maizīte. Siers. Un augļi. Jā. Tā, nu, par augļiem un pārtiks piedevām mēs runāt nevaram, jo augļiem netiek tātad pievienots nekas klāt. Tā, nu, neviens ražotājs neliek tur neko klāt, vienīgi kas nu tur audzējot ir, bet to mēs nevaram nemaz noskaidrot tik viegli. Paskatīsimies, kas vispār ir šajos produktos iekšā. Vai jūs zināt, kur vispār meklēt sastāvu produktu? Apraksta? Satura kaut kas? Nu, paskatīsimies, cik jums viegli tas izdosies. Ok. Nu, izlaižām tas enerģiska vērtība, olbaltumvielas. Jā, tā ir uzturvērtība produkta. Olhidrāti, jā. Un tagad sākas kaut kāds natrīs. Pie tā vēl 0,800 gramiem un kaut kāds kalcijs un Mg kalcijs. Jā, visa šī tabuliņa ir uzturvērtība. Jā. Šeit ar sastāvu produktam vispār nav nekāda sakara. Jā, izskatās, ka nav, jā. Jums ir jāmeklē uzrakstīņš, kur ir tieši rakstīts sastāvs, kols, un tad tālāk visas lietas tiek uzskaitītas. Ir sastāvs piens, sals, kaldus, skābuma regulētājs, citrunskābe, iepakots. Tad šeit nekāda ķīmiskas vielas nav. Visi oriģināli produkti. Pēc apraksta. Jā, nu, pārtiks piedeva ir arī citronskābe. To arī mēs uzskatām par pārtiks piedevu. Tā ir piedeva, ko, idejas, ka arī mūsu vecmāmiņas jau ir lietojušas pārtiks produktā. Un šo piedevu zinātnieki atzīst, ka to var lietot droši. Man paveicās. Mēs varam skatīties nākamo jūsu produktu, ko jūs esat nopircis. Pastīsimies maizīti. Maizīti, jā, ok. Te ir ļoti garš sastāvs. Kviešu milti, ūdens maizes uzlabotāji, un te ir kviešu lipeklis, kviešu milti, emulgatori E471, E482, kviešu iesala milti, dekstroze, stabilizētais, guara sveķi, skābuma regulētais, natrija acetāts, fermenti. Un tālāk ir cukurs, raugs, pārtikas sals, margarīns. Turpinājums sekos. Piena, tauki, augu eļļa, pārtikas sals, emulgātori. Dzīvēs tā nelasīšu, protams, jo pacietības pietrūkst. Lecitīns, sojas E471, konservants, sorbīns skābe, skābama regulātors, citrunskābe, aromatizētais krasviela. Krasviela ir beta-karotīns un vitamīna A un D.
ļoti labs saraksts. Sastāvs ir ļoti plašs šai maizītei, jo arī, teiksim, tur ir pievienots margarīns un arī margarīna sastāvu, viņi visi ir atšifrējuši. Tas ir ļoti pozitīvi, jo mēs tad zinām, vai tas ir kāds margarīns īsti tas ir un kas viņā ir iekšā. Bet ir arī maizītes, kur netiek tas norādīts. Tad mēs varam sākt skatīties, kā tad tās konkrētās pārtikas piedevas, kā tad ietekmē mūsu organismu. Emulgātors 471. To pārtikā zinātnieki arī ir konstatējuši, ka var lietot droši. 482. Tā kā tas saraksts ir ļoti liels, es viņu arī no galvas nezinu, tad man ir jāpameklē sarakstos. 482 ir kalcijs, teārila 2 laktāts. Arī diezgan sarežģīts nosaukums. To arī var lietot droši organismā. Tā, tālāk mums ir stabilizētais guāru sveķi. To mēs tūlīt sameklēsim. Šis arī mums ir pie lietot droši pārtikas piedevām. Tad mums ir skābuma regulators nātrija acetāts. Tā, šī pārtikas piedeva gan ir atzīmēta, ka viņi ir jālieto apdomīgi, un viņu nevajadzētu lietot bērniem līdz 6 gadu vecumam. Mēs tieši bērniem arī nopirkam. Nu jā, tā kā jums ir iemesls arī apdomāt, varbūt. Man varbūt jāiet atpakaļ jānomaina. Nu, droši vien nākamreiz jums būs iespēja izvēlēties kaut ko citu. Jā. Un viņi nav ieteicami bērniem, jo tā palielina ķermeņa sāļu daudzumu, kas attiecīgi mums nav vēlama lieta. Un jaunajām māmiņām, kas baro bērnu ar krūti, arī nav ieteicama šī viela. Tā, kas tad mums tur vēl bija? Te vēl ir iekšā sorbīnskābe, un to mēs arī tūņās apskatīsimies. Un sorbīnskābe arī ir lietot droši kategorijā. Tā kā šajā maizē mēs atradām tikai vienu pārtikas piedevu, kas tā varētu ietekmēt jūsu organismu un par ko būtu jāpadomā. Bet tas, ko es varu teikt, noteikti var atrast arī maizītes, kur vispār nav pārtikas piedevas. Un tad līdz ar to tās ir arī vieglāk izvēlēties. Mēs skatāmies, ir vai nav, un tad jums arī nav jādomā. Okay. Bet jo vairāk mēs par šo lietu domājam, jo vieglāk ir izvēlēties nākamreiz produktu. Tā, paskatīsimies kādu jogurtu. Tā, jogurts mums ir ar smilcērkšķiem un apelsīniem. Tā, te sastāvā mums ir piens, cukurs, smilcērkšķi, apelsīni, glikozes, fruktozes sīrups, ūdens piezinātais pektīns, krāsviela, paprikas ekstrakts, aromatizētājs, apelsīnu ziedu ekstrakts, skābuma regulētājs, jogurta un bifidobakteriju BB12 ieraugs. Nu, kopumā neizklausās tik traki. Paskatīsimies, kas mums ir pektīns un krāsviela. Tā. Tā, pektīni mums ir lietot droši kategorijā. Krāsviela mums ir paprikas ekstrakts. Paprikas ekstrakts arī tiek iegūts no paprikas, un tas arī mums ir lieto droši kategorijā, tiek ieskaitīts. Tā, un tad vēl bija skābuma regulētājs nātrija citāts. Un jā, nātrija citrāts mums arī izrādās ir lieto droši kategorijā. Bet neizklausies ļoti droši. Es jau sagaidīju kaut kādu tur āķi. Te ir āķis modificēta cieta. Jā, zem modificētas cietas likums mums nenosaka, kad ir jāpasaka, kas ir šī modificētā cieta. Bet tur apakšā var būt veseli 12 dažādas cietas veidi. Un šī modifikācija nozīmē, ka viņi kaut kādā veidā
tiek pati cieta iespaidota tā, ka viņai piemīt kaut kādas īpašā nozīme. Tad viņa vai nu cietina to vielu produktu vairāk, vai dažādas iespējas. Nu, lūk, un par šīm cietām ir tā, ka viņas īstenībā neviena no šīm 14 viņas nav izpētītas līdz galam. Līdz ar to mēs nezinām, kā tas īstenībā ietekmē cilvēku organismu. Okay. Un arī tādas vielas tiek pievienotas mūsu pārtikas produktiem, kurus mēs nezinām. Tā, jūs sakiet, vai jūs lietojat gaļu ikdienā? Nē. Jūs esat veģetārietis. Jā. Ko jūs darat ar želatīnu ikdienā? Jūs viņu lietojat? Nelietoju. Nu jā, šeit ir iekšā arī želatīns. Super. Metam ārā. Tā kā, jā, vēl viens iemesls, kāpēc lasīt sastāvu. Jā, dzīve ir pilna ar pārsteigumiem. Tā, paskatīsimies kāda no svaigajiem sieriem. Tā, šeit mums ir svaigais siers ar zaļumiem. Oi, jūs varat izlasīt? Jā, droši vien, bet es neriskēšu ar veselību. Jā, līdz ar to mēs arī saprotam, tie cipariņi un burtiņi ir ļoti, ļoti mazi. Un īstenībā ir vajadzīga ļoti laba redze vai arī lupa. Tā kā es piedaru pie tiem, kam ir laba redze, es izlasīšu. Tātad sastāvā ir biezpiens, krējums, sāls, kaltēti zaļumi, sīpoli, loki, petersīļi. Šeit mēs tiešām redzam, šajā pārtiks produktā nav pārtiks piedevu. Neticami. Ir arī tādi produkti, tā kā mums ir iespēja izvēlēties. Nu tā, un šeit droši vien būs kaut kāda ķimija. Šo paskatīsimies. Šis ir smērējamais krējums ar jogurtu un marinētiem gurķiem. Tā, sastāvs ir vājpiena jogurts, augu eļļas un tauki. Tajā skaitā hidrogenizētie gurķi, sāls, svaigais siers, sūkala baltuma koncentrāts, želatīns, biezinātājs, baltās akācijas sveķi, ķiploki, dīles, baltie pipari, sīpoli, aromatizētāja krāsviela, beta-karotīns. Par krāsvielu beta-karotīns tas nāk no burkāniem, par to mums satraukumiem nevajadzētu būt. Te mums ir želatīns, kuru jūs īstenībā pārtikā nelietojat, jo jūs esat veģetārietis. Bet šeit ir arī baltās akācijas sveķi. Paskatīsimies. Izklausās ļoti romantiski. Kas tas īsti ir? Ar baltās akācijas sveķiem ir tā, ka šī ir viena no pārtikas piedevām, kas nav pārbaudīta, kā tas īsti ietekmē mūsu organismu. Līdz ar to mēs arī nevaram spriest. Kāds tad īsti ir šis produkts ar šīm pārtikas piedevām? Kā ir? Pie kāda secinājuma jūs nonācāt? Vai jūs esat interesēts tomēr lasīt sastāvu pārtikas produktiem? Jā, protams, interese ir un ir jālasa. Jautājumu nav. Tas ir prieks, ka mēs jau to jums pateicām. Un turpmāk jums arī būs vieglāk to darīt, jo mēs esam sagatavojuši sarakstiņu ar pārtikas piedevām, no kurām vajadzētu izvairīties un kurus nevajadzētu lietot. No tām, kurām nevajadzētu lietot, sevišķi es iesaku izvairīties maziem bērniem, jo mazus bērnus tos tiešām ietekmē visvairāk. Un arī mūsu mājaslapā jūs varat atrast sīkāku informāciju par katru no pārtikas piedevām. Paldies! Lūdzu, tas jums, un tā kā noteikti arī ģimenei noderēs. Noteikti. Un te gardumi vakaram. Šie ir ekoloģiskie. Lietojiet droši. Kur ir sastāvs? Pārtiks piedevs nav klāt. Ticu, paldies. Sastāvu neesam minējuši, jā. Tā kā paldies jums un jauku vakaru. Paldies. Konservos ir iekšā, mērce iekšā ir, limonāde iekšā, šokolāde iekšā, konservos ir iekšā, mērce iekšā ir, eit visur ir iekšā, eit visur ir priekšā.